Čau, Edi. Sveiks! Kā gribēju te uzprasīt, ne? Varbūt, ka pie autā? Ejam pie autā. Kā gribēju uzprasīt, un sen tu jau brauc? Kopš 2004. Sanāk, 6 gadi jau. Tā nopietni brauc? Nu jā, sākumā piedalījāmies Ķēpenē, bija autosacensības. Nobrauc kaut kādu vienu ziemas sezonu. Jā, nobrauc vienu ziemas sezonu. Un pēc tam pārmetāmies vairāk uz Aknīsti, amatieru krosa apvienību. Nu, un tad kaut kā paralēli lēnām braucām vienās, otrās. Un tagad jau esam 3. gadu tā aktīvi pārgājuši uz amatieru krosa apvienību. Šitais to pirmais autiņš? Nē, tas ir mans pirmais autiņš. Kurš? Eku, tas. Ar ko māsa brauc vai tas, kas blakus? Nē, tas ar ko māsa brauc. Šito uztaisījām tikai šogad, salikām. Labi, izstāst, kā vispār sāki? Sāki? Un kā vispār aizrāvies ar to štelu? Bija tā, ar tēvu, gribējām kaut ko nodarboties. Sākumā doma bija uz blakusvāģiem varbūt. Pastījāmies blakusvāģi, tur domājām, varbūt braukt ar blakusvāģi. Beigās izdomājām, brauksim tomēr ar mašīnu. Bija kā reiz tā mašīna galīgi aplasīta bija. Nopirkām, tur nebija ratu klāt. Rītošā bija pajaukta. Nopirkām, iemetinājām dugas, nopirkām beņķi, visu lēnām sākām. Taisījām, auga nedaudz. Aprīkojums viss. Sākumā jau ar viens skrūvgrieznis āmurs, vairāk nekā nebija. Pats boksos pats arī ņemies? Jā, ar tevu. Ar tevu ņemamies arī. Nav jums tur kaut kāda speciāla inženieri, ja? Nē, viss mēs tur āmurs un, nezinu, lakto un visu kārtībā. Tādā hobija līmenī? Jā. Es te skatos tālumā, ka māsa arī ir ierauta tajā visā, ja? Jā. Māsa arī brauks gonkās? Jā. Rītdien brauks, pirmo reizi brauks. Viņa brauks dāmu braucienos. Vienreiz likam 3. bija. Jā, bija 3. Negāja nemaz tik slikti priekš dāmām. Pēc tam uzprasīsim visu. Nu stāsti par auto. Auto? Kurš gads? 83. manuprāt. Pirmais golfs skatos. Jā, pirmais golfs. No? Kur nopirki? Pa cik? 300 lati ar visām trubām. Jau gatavu pirki? Nu, praktiski jā, viņš bija gatavs. 300 lati, mums diezgan tā paveicās, varētu tā teikt. Čalis bija taisījis autotrekam, bet, nu, diemžēl aizgājis taisaulē. Tur no viņa drauga atpirkām, aizbraucām, pastījāmies visi, sapratām, jā, ir to vērts, ņemam. Ņemam, un tā arī nopirkām pa šo ziemu, lēnā garā tur sākām. Skrūvēt, taisīt. Kaut ko esi ielicis arī jaunu? Nu jā, reāli viņam nebija, tagad ir pasāta kārba, viņam nebija kulisa redzimums uz trosēm augšā, viņa stāv paceltā. Jā. Tad ročini uztaisījām paši tā kā hidraulisko, redzēs, kā viņa strādās. Nu, bākas viņam nebija, logu šķidrumam bačaku uztaisījām, akumulatora vietu. Stāsti. Un vēl mēs izdarījām. Tahometrs. Riktīgi izliela auto. Beidz, ļoti labs auto. Beņķis jau bija labs ar visām siksnām, diezgan normāls. Kaut ko ārpusē pieķūnējām, piečinījām. Rādi. Motor telpā, kas mums strīdā. Rādi. Diezgan smuki esi uztaisījis. Nu, mēs tāds pedam. Motors šis jau bija, kārbu tikai samainījām, ielikām no mana vecā, ielikām kārbu. Praktiski vairāk nekas tā arī nav darīts. Kārbu, motors aizbrauks uz pirmām sacensībām, redzēs, kā viņš iet. Neies, tad jāliek no vecā būs autiņa. Kaut kādas plasmasas esam klāt, ielikuši vajadzīgus spoguļus, viss, nu tā. It kā viņš jau bija reāli tā gatavs, it kā bija gatavs. Visa rītošā, viss tur bija gatavs, motors arī bija. Tik nebija bākas, tur sūkņi un visa pārējā. Nu, aizējam pie māsas? Aizējam pie māsas. Jūs tur visa ģimene. Ar ko vecais noturās vai arī brauc? Nē, vecais tā nebrauc. Viņš aizbraucam kaut kur izmēģināt, viņš pagāzē, jā. Viņš jau arī aizraujies. Čau, māsa. Čau. Dzirdēju, ka tu arī tagad gāzīsi. Nu jā, tā sanāk. Un kam vairāk prasīt par auto šito? Bračkam vai arī tev? Brālim. Nu, brālis, stāsti par auto šito? Šitais ir senais mūsu pirmais auto. Kuru nopirkāt, pa cik?
Ja nemaldos, 25 lati bija vai 30, bet nu bija aplasīts, nebija jau tur auto priekšā klāt, ne motora, nekā, viss bija jāpiemeklē. Nopirkām no viena krieva, nu un tad lēnām sākām tur būvējam, trubas dabujām no bijušā Gončika Madonā, viņš pa viskija pudeli atdeva. Trubas arī bija labas, tā, nu, nācās vienīgi griezt metināt tur gabals, jo tās bija no polo īsāks bija un tad tur sanāca gabalu metināt klāti. Stojku vietās. Tā kaut ko. Beņķi arī no bijušā viena sportista nopirkām. 40 lati. Siksnes arī. Bet arī pirmais golfs, ja? Arī pirmais golfs, jā. Sākumā nebraucām, patrenējāmies drusku un tad ziemā sākām. Ziemā sākām ar karburatoru 1.8. Te jau likās, sagrozi to karburatoru, likās, nu, liekas iet. Pēc tam jau viens mums piedāvāja Dodžinieku 16 vārstīgo. Tas likās, nu, būs pat raku. Ielikām, pamēģinājām, iet, viss kārtībā. Varam. Tais vaļā. Ielikām, palīdzēja, viens arī tiešām, var teikt, palīdzēja mums visu salikti, sataisīti. Arī Madonā bijušais Gončiks. Un ielikām, un tad jā, tā gāja. Pēc tā 1.8, ja, karburatora likās, nu, lido vienkārši. Dodžinieks radiators ielikts aizmugurē, jo ir bijuši tādas problēmas. Pirmais karst un otrais, ja dabūja kaut kur pa priekšu, ir bijis tā, ka radiatoru pārsit vienkārši. Radiators kur tagad? Aizmugurē tagad ir. Abā. Uztaisījām. Cik sezonas šito nogāzi? Kūdi 6 gadi brauc, 5, jā, 5 puskūku. Nu, ziemu skaitot, 5 bija. Ir kā nav daudz, bet, nu, priekš mašīnas jūt. Viss jau plaisā, plīst jau. Ar remontējat kur? Tepat? Jā, tepat paņem kaut ko piemetini, sametini. Šo auto bija tie sākumi. Nezinājām, ko vēl, kā visādus veidus mēģinājām, taisījām. Citi neizdevās, citi tiešām izdevās kaut ko piečūnēt. Kāpēc tieši uz golfiem? Nu, tāpēc, ka, nu, reāli mēs pirmais tas bija, ko mēs par lēto dabujām, mums bija tāda iespēja, nu, paņēmām visu tā arī. Jo reāli detaļas jau mums arī, mums ir laukos viens donors, pat 2 donori. Detaļas mums no pirmā golfa jau ir viss, jau varētu jums kaut kādu, nezinu, otrā golfa pāriet, bet vēl detaļu nebūtu jāpērk detaļas. Tā viss ir, zini, kas kur ko kā. Pastāsti vairāk par to, jūs rīt braucat gonkā tajā aknīstē? Jā, rīt ir pirmais posms sākas. Kas tas ir pa sacenēm? Nu, tas reāli sanāk autokross, bet pēc trekas sistēmas. Katram 5 braucieni, sanāk, nu jā, katrs ar katru izbrauc, sanāk 5 braucieni. Tajos 5 braucienos, braucienā par uzvaru tur 5 punkti, otrajai 4, 3, tur 2 un tā tālāk. Beigās visi nobrauc tos 5 braucienus un tāpēc punktiem skatās. Tiec finālā, tur parasti ir tā, tu netiec A finālā, tiec B, tu tiksi noteikti kādā finālā, jo ir A, B, C, nu, tiksi finālā pabraukt, tev būs iespēja ir. Ir redzēts tādi, kas no C fināla, tur tā aiziet uz A finālu. Cik tur parasti dalībnieki? Dalībnieki, es nezinu, priekšpiezinās kaut kādi varētu būt, kādi 20, pakaļā varētu būt kaut kādi, arī 20 pāri. Jā. Kā kur reiz arī sabrauc, bijuši tā, ka atbrauc tur 50-60 mašīnas. Nu labi, rīt tad aizbrauks, apskatīsies, iefilmēt. Tagad uzprasīsim māsai dažus jautājumus. Nu, māsas stāsti. Nu tā. Kāpēc aizrāvies ar šito? Nevarēja noturēties, tāpēc, ka bračka? Jā, nu nē, forši, un tu teici, tā vienkārši piedāvāja un, nu, aizgāja. Tu jau redzēsi, kā būs rītdien. Mēs redzēsim, mēs to visu arī nofilmēsim. Tagad pucē rītdienai, ja? Jā, mazgāja. Kur jums kaut kāda treniņa brauciena jums ir? Nu, nav jau, es te pat tam garažu aplaižam. Dažreiz mēs aizbraucam uz kaut kādu trasi, teiksim, tāpat pamēģināti, bet tas tā. Klausies, tev šitais būs pirmais tāds nopietnais, ja? Nu, jā. Gonka. Jā. Nu, vēl te rīt aizbrauksim iefilmēt. Nu, jā, brauciet. Nu, lai tev veiksme. Nu, paldies. Tad tiekās rītā trasē.